Tātad kaķu lemūrs un pašā tropu mājas sākumā tur ir redzami melnie lemūri. Bet lūk, katram lemūram ir sava vietiņa, katrs draudzīgi pastiep vai nu muti, vai nu ķepu, paņem to savu gabaliņu un notiesā. Banāns nav vienīgā lieta, ar ko mielojās lemūri, tas ir vienkārši šā brīža gardums, bet viņiem tiek barība arī agrāk no rīta un vēlāk vakarā, un patīk mieloties viņiem ar dažādiem augļiem, ar dažādiem zaļumiem, labprāt ēd arī kādu putna olu un notiesā arī kādu kukaini, piemēram, to pašu prusaku. Šobrīd daži no viņiem arī labi jums rāda, kā var skaisti paņemt banānu gabalu ķepā un tad kost, jo izrādās paskatieties, kā viņiem tā ķepa veidot. Tāda pati kā mūsu plauksta, 5 pirksti, atsevišķi izkārtot cīkšķis, un tādā veidā var ļoti labi satvert gan zarus, gan arī paņemt to, ko viņiem dod. Šajā barā ir gan māte, gan tēvs, gan dažādos gados dzimuši mazuļi. Šajā pavasarī mazuļu gan nav, laikam tāpēc, ka ir jāiet tur pauza, jo pagājuši gadu bija mammai piedzimuši dvīnīši, un tas ir ļoti liels pienesums. Tā gadās reti, parasti dzims tikai pa vienam mazulim, tāpēc šogad drusciņ jāiet tur pauza, un tad jau redzēsim, kas notiksies tālāk. Bet skatoties uz šiem lemūriem, nevar nepamanīt viņu krāšņās astes, kas ir melni, baltas svītrots, atgādina arī policista zīzli, kas ir varbūt mūsu ikdiena. Un arī lemūriem šīs te astes un kontrastainais krāsojums uz sejas ir tāda tā kā signāls zīme. Lemūriem ir svarīgi dzīvot barā, pa vienam viņi nevar izdzīvot un nemaz negrib dzīvot. Un tad, kad viņi lēkā pa zaļajām lapotnēm, tad ļoti labi šāds melni balts krāsojums ir ieraugāms, viens otru var viegli pamanīt un nepazaudēt. Tāpat arī svītrainās astes palīdz noturēt līdzsvaru, lēkājot no zara uz zaru, balansēt, nenokrist. Astes palīdz arī tad, kad ir vēs apsekties, jo vēsos vakaros naktīs viņi saspiežās kopā, apsadzās ar kuplajām astēm un tad ir silti. Un vēl astes palīdz arī tēviem noskaidrot, kurš tad ir barvedis, kurš tad ir svarīgāks. Tēvi dara tā, viņi tās savas astes iesmaržina vai nu iesmirdina, kā nu kuram liekas, nostājas viens otram pretīm un vēzē astes gar degunu. Kurš pirmais neiztur, tas ir zaudētājs, otrs attiecīgi uzvarētājs. Un vēl, kad barošana būs galā, tad es ceru, ka varbūt kāds vairāk lemūri nokāpus lejā, un jūs varēsiet ieraudzīt, kā viņi tur savas astes. Tad, kad lemūri staigā pa zemi, tad ir jāskatās, cik lielā līkumā tā aste ir. Kuram ir vairāk uz augšu izslieta, tas ieņem augstāku vietu barā, kuram ir lielākā līkumā uz leju, tas ir attiecīgi zemāka ranga dzīvnieks šajā barā. Kuri tur ir acīgāki no jums? Skatāties droši, kāds tad lemūriem ir acis. Izrādās ļoti skaistā krāsā un varētu salīdzināt arī ar mūsu Latvijas dzintaru. Tādas dzeltenīgi oranžīgas. Lemūri ir ļoti veikli kāpelētāji, to viņi arī visu laiku šeit demonstrē. Un tad, kad ir karstas vasaras dienas, viņiem augšā ir vaļā lūka, viņi droši var doties ārā un draiskoties pa savu āra aploku. Bet šie te kaķu lemūri ir izteikti dienas dzīvnieki. Aktīvi viņi ir dienā, tagad viņiem patīk spēlēties un meklēt barību. Bet, kad iestājas vakars, tad viņi dodās čučēt un visu nakti guļ. Un lūk, viens lemūrs skaisti demonstrē, kā var pacelties uz pakaļkājām un arī dot par sevi ziņu, kā arī man gribās kādu gabaliņu notiesāt. Bet tātad minēja, ka lemūri daudz un dažādi, apmēram 30 dažādas lemūru sugas, bet visi tie lemūri ir sastopami tikai vienā vietā pasaulē savaļā, tātad brīvā dabā. Un tā ir Madagaskaras sala, kur mitinās lemūri. Nekur citur savaļā sastopami viņi nav. Tad tikai dabas parkos, zoodārzos, bet dzimtā zeme ir Madagaskaras sala. Un tur vietēji iedzīvotāji uzskata, ka lemūrs tas ir ļoti svēts dzīvnieks, jo viņš savī iemiesojot mirušā cilvēka dvēselīti. Ej nu sazini, kā tur ir, bet dzīvnieki ir tiešām jauki, labdabīgi, viens otram pāri nedara, nu jau arī vairāk lēkā pa zemi, un jums ir iespēja apskatīties, tad kura vieta, kuram tur barā ir ieņemta un kura pienākās. Bet es jums atgādināšu, ka šodien vēl ir iespēja paskatīties 1:30, kā baro žirafes, bez 15:2 ziemeļbriežiem nesīs ziemeļu gardumu, un 1:30 tad padarbosies pelēkais ronis. Тут кормят лемуров. Mēs redzējām, viena izbēguši kukaiņi.
Мы хотим это.